Šī ir video recepte, kurā es vēlos jums parādīt, kā pagatavot reizē masku, reizē mazgāšanās gēlu un reizē skrubi. Un šis te pagatavotais ķermeņa kopšanas līdzeklis ļoti labi palīdz nomazgāt eļļu no ķermeņa, ja mēs no rīta piekopjam procedūru, kuru sauc par ķermeņa eļļošanu. Jo ar ziepēm vai ar parastajām kaut kādām dušas gēla lietām mēs nomazgāt eļļu no ķermeņa nevaram. Un es šeit esmu jau salikusi visu kopā. Apakšā man ir samalti milti, un tie ir auzu milti. Es esmu paņēmusi auzu pārslas, samalusi kafijas dzirnaviņās, un virspusē šie te dzeltenie tie ir zirņu milti, un šis te koši dzeltenais, tas ir kurkums. Viņiem visiem ir ļoti ārstniecisks un ļoti iedarbīgas īpašības. Un kas mums ir svarīgi? Vēl mēs šeit piejaucam kopā, recepti atkal es nosaukšu tagad ātri, 1 teikarote auzu pārslu milti, 3 teikarotes zirņu milti. Un sekojoši tāda maza šķipsniņa šī te kurkuma. Pieaudzējot porciju, faktiski ņemot standartā būtu ēdamkarote, 1 ēdamkarote, 3 ēdamkarotes zirņu miltu un 1 teikarote kurkuma. Un tad pretīm pret šo porciju mēs liekam apmēram no 1 teikarotes līdz 1,5–2 teikarotēm eļļu, bet šeit man ir stipri vairāk. Eļļu. Kāda eļļa ir atbilstoša, kas patīk? Mandeļu eļļa, aprikožu kauliņu eļļa, kviešu dīkstu eļļa, olīveļļa. Gala rezultātā, pēc es to visu procesu jums kopā patreiz nerādīšu, jo tas būs ilgi, ir jāiegūst šādu te līdzekli, kurš sanāk tāds pats gandrīz kā pulveris. To eļļu pat nemaz nejūt. Un mazgājoties man divatā faktiski šādā te burkā es saberu un ņemu ar sausu karoti un atšķaidu pie mazgāšanās ar ūdeni. Bet šeit nevēlt es esmu atstājusi tādu kā paraugu. Tas ir auzu pārslu nolējums, kad es gatavoju auzu putru, stāstīšu par to atkal recepti vēlāk. Redzat, pašā apakšā ir nostājies biezums. Tas ir šis te gļotas, kas no auzu pārslām. No virspuses ūdeni noliešu nost. Protams, auzu pārslu ziepes mēs varam gatavot atsevišķi atkal tādas, bet es izmantoju šo te iespēju un katru rītu atstāju nākamajai dienai šo te auzu pārslu novārījumu, ar kuru tad es atšķaitu šīs te savas ekoloģiskās ziepes skrubi masku. Paldies, ka biji kopā ar mani. Izgatavo fantastisks līdzeklis. Āda būs tev pateicīga.